Sveicināts! Šeit apdirsies no TikTok, un es klausos Plāksteri. Kāpēc tu ne? Plāksteris sociālos saglabā diezgan noslēpumainu identitāti, neizpaužot neko daudz par savu privāto dzīvi. Nav zināms, kur precīzi viņš ir uzaudzis, bet pēc nostāstiem baumo, ka viņš ir dzimis kaut kur Valmieras Latvijas reģionā. 21 gadu vecais mākslinieks lielākoties ir viena vīra armija. Viņam ļoti patīk producēt bītus pašam savām dziesmām, taču ik pa laikam sadarbojās ar tādiem producentiem kā Aleksandrs un Eikog. Fucking kill yourself. Mākslinieka un fana attiecības ir ļoti svarīgas mūziķa karjerā. Dzīvās uzstāšanās ir perfektais veids, kā šo saikni nostabilizēt. Arī Plāksteris to apzinās, tāpēc ir uzstājies tādos pasākumos kā Baldonas Waterfest 2022, festivāls Rampa 2022, kā arī pasākumā Magnētiskā vētra iestādē Local House 2023. gada jūnijā. Šajos pasākumos izpildītājs ir pacenties radīt klausītājiem patīkamu atmosfēru, kurā baudīt viņa mūzikas psihodēliju. Distribūtējot mūziku sākumā SoundCloud, pēc tam arī citās platformās, underground hita Turbo autors ir spējis izveidot konkurētspējīgu diskogrāfiju, kas izceļās ar plašu skanējumu spektru. Bagātinot savu mūzikas gammu pusauģu gados, Plāksteris internetā uzdūrās tādam ASV izpildītāju kolektīvam kā Slave One. Tajā ietilpa tādi izpildītāji kā Summers, Can, Isaiah PG, Autumn un arī citi. Lielākoties zināmi kā hip-hop subžanru Plug and Be ieviesēji. Viņš baudīja ne tikai kolektīvu mūzikas katalogu, bet arī ievērojamo internetu klātbūtni, kas izpaužās ar tādiem vairali internetu video hitiem kā repera Can nedarbi virtuvē, kur viņš narkotisko vielu ietekmē cep lielopu gaļas steiku, repera Vailanda neīstā autotūna implanta apskats, mākslinieku Summers alterkācija ar kādu sievieti, kura izsita viņa dzīvokli logu ar ķieģeli. Kaut arī daļa no Plākstera skanējuma sastāda 2017. līdz 2019. gada ēras, kā arī mūsdienu pazemes SoundCloud repa influences. Mākslinieks nevēlas, lai viņu ierobežo kāds konkrēts žanrs vai subžanrs. Uz rekorda Plāksteris nav sadarbojies ar daudz māksliniekiem. Viņa pirmā nozīmīgā sadarbība notika 2021. gada beigās, kad Plāksteri atklāja izpildītājs reperis, populārā 2023. gada vasaras hita Taurenī autors I Mean Love. Abi mākslinieki sadraudzības ceļā izlēma ierakstīt kopīgu skaņdarbu BB, kas patiešām nāca no sirds, lirikās atklājot romantiskus un sapņainus tekstus caur burvīgām un mistiskām balss vokālu melodijām. Vēl viens cilvēks, ar ko Plāksteris ir sadarbojies, patiesībā diezgan bieži sadarbojās, ir reperis Viss Ok. Ar Viss Ok Plāksteris draudzējas jau no bērnības kājas, ne tikai uzaugot kopā, bet arī iegūstot kopīgu ziņkāri par mūziku. Tā kā mans mērķis bija izpētīt visu, kas apļuvo Plāksteri, bija tikai loģiski iepazīt tuvāk viņa tuvu draugu, studijas kolēģi. Piesakoju Viss Ok Instagramā un piedāvāju satikties īstajā dzīvē. Да, блядь, кайфом и дам факт. Começa a saga bici, nas que te sus atpakaļ, uz tā, kas izbīd. Lai tu esi sulu ārā, tu kā kā izbīd. Viņi saka, ka ir grūti, a tas uz ir easy. Tā kā kur mierāk un mūses, viņas līdzi. Mērķis High school. Viss Ok Pocems, represent Pocems. Kāds tev biznesa attiecības ar Plāksteri? Meiko mūziku, mēs meikotais šī, mēs meiko čīzi kopā. Yeah. Tu esi īstenībā izpildītājs, cik es atradu informāciju par tevi. Man nevar atrast īsti. Es atradu vienu lietu, ka tu esi bijis grupā Svētā Haļava. Mums nav bijis tādas grupas. Nu labi, ir bijis, mums bija hīta arī Ozols seko, check it out, paskatieties, Svētā Haļava Ozols seko. Pirmās dziesmas, uz kuru mēs sākām repot, un likās, ka ir crazy shit. Kādas ir tavas stiprās puses kā izpildītājiem? Man cepi mainīja flow, crazy. Tagad Kārtī jaunajā dziesmā 2024 ir pamanāma iezīme, ka viņš dziesmas vidū nomaina balsi. Vai tev arī dziesmā parādīsies šāda iezīme? Jā, Volvos es uz to. Jāaizies. Man patīk vasara pie pludmales. Ar jointu atvičēju un liekas tā kā lidot kā kājas.
varu pačukstēt, plāksters next up, just saying. Pienācis laiks jautriem faktiem. Brīdī, kad plāksters šī brīža populārākā dziesma Turbo bija jau gandrīz pabeigta, izpildītājs nezinām iemeslu dēļ saskārās ar grūtībām savus vokālus sapludināt ar šo interesanto bītu, taču pie glābšanas steidzās Twitter ikona Regejs, kurš ātri vien atklāja, kā jāizklausās gala produktam un nomiksēja šo dziesmu. Ja jūs esat īsts hip-hopa entuziasts, droši vien atpazīsiet šo organizāciju 371. Kāds tam sakars ar plāksteri? Arī uz viņa bīta šajā pasākumā norisinājās intensīvs battle rapa rauns. Labi, beigšu runāt niekus. Patiesībā man jums ir sagatavota īpaša jaunā gada svētku dāvana. Intervija ar pašu šī video zvaigzni. Vāģis pārāk lēns, tāpēc ieliku viņā turbo. Paskaidro varbūt, kā tu jūties tajā brīdī. Bija uztaisīts beats specifiski citiem cilvēkiem. Es šito beat negribēju laist garām, pēc ieliku viņā turbo. Nebija man laiks, atzvanīšu vēlāk. Dzīvē visiem cilvēkiem ir tā, ka ir brīži, kad nav laiks, ir, ka kaut kas cits ir ieplānots, dara kaut ko citu. Rēt, kad iet tā runa par peso, tā kā parunā kaut kādas minūtes, un tu jau saproti, ka tas cilvēks tāds. Mans stils, tas ir viņas kriptonīts. Viens no maniem spožākajiem atribūtiem ir stils. Drips. Ja tu gribi iekarot kaut kādu sievieti vai kaut ko tādu, tas, man liekas, tāds top tier veids. Viņa uz deju grīdas svīst, kustās vienaldzīgi. Cilvēkam, vismaz vienreiz dzīvē ir tas cilvēks, kurš ir tas tavs, ķipā, other side, right? Kurš viņu vedīs mājās rīt? Jā, nav. Īstenībā nē. Gribi, lai es palīdzu, paņem zem spārna. Ir bijuši tādas situācijas dzīvē, kad ir nācies paņemt kādu zem spārna, tur izpalīdzēt, izvilkt no kaut kādām dažādām lietām. Bet es viņu paņēmu no priekšas un no sāna. No comment. Atstās viņu šādi. Man inspirēja sākt taisīt mūziku šāli. Tas 50 Cent parodīja. Kādā 2. klasē es atceros autobusā vienkārši full on. Braucot uz skolu. Šāli uz speakeriem. Omīts sēž apkārt, tie bija labi laiki. Es atceros, iznāca siera plate, roļiks, zaņārs. Tad vienmēr visos tusos 100 reizes uz aplu gāja. Torta un vispārējās šitās lietas. Siera plate ir hard.